Sveiks, runā TV skatītāji! Ar jums šodien kopā Es. Un es. Un šodien mēs atrodamies Visforšākajā visdraudzīgākajā un vienā no vislabākajām darbvietām Latvijā. Draugiem LV birojā. Un taisni tāpēc mūsu pirmais sižets ir par radošumu un Draugiem LV biroju. Ir sācies pavasaris, kas katram no mums saistās ar kaut ko citu. Kādam ar lielo tīrīšanu, bet kādam ar saulainām dienām, kas sniedz daudz enerģijas un iedvesmo radošiem darbiem. Taču cik liela ir sakārtotas vides nozīme produktīvam darbam, devāmies noskaidrot uz Draugiem LV, kas ir viens no modernākajiem un radošākajiem birojiem Latvijā. Vai tā varētu būt viņu veiksmes atslēga? To mums pastāstīja Draugiem LV runas vīrs Jānis Palkavnieks. Es nezinu vēl kādu biroju Rīgā, kurā būtu ļoti skaista vasaras terasa uz jumta, kas arī ļoti nozīmīga vides sastāvdaļa, jo cilvēki tur atpūšās. Viņi tur ēd pusdienas, vai vienkārši paņem datoru un portīvo datoru un iziet ārā pastrādāt brīdī vasarās, kad ir ļoti karsts. Ar to noteikti atšķirās. Nedomāju, ka vēl kādā birojā ir auklīte, kas ir mums, tad nevis, kas auklē bērni, kas auklē pieaugušus vīriešus, tad apčupina viņus, pagatavo viņiem dzērienus un rūpējas par pusdienām. Es domāju, šīs divas lietas ir tās, kas mūs noteikti atšķir no citiem birojiem Rīgā. Šajā birojā ir arī tāda neparasta opcija kā displejs, kurā uzrādās darbinieku šī brīža atrašanās vieta un nodarbe, kā arī informācija, kā viņš sasniedzams. Mūsu sarunā Jānis minēja arī to, ka birojā pats svarīgākais ir ērtība un komforts, tāpēc liela nozīme tiek piešķirta krēsliem. Arī paša augstākā līmeņa vadītājiem Draugiem LV birojā ir tieši tādi paši krēsli kā pārējiem darbiniekiem. Iespējams, kādu no jums skatītāji jau ir ieinteresējis darbs šajā uzņēmumā. Tas ir iespējams. Šobrīd ir atvērts vakants uz programmētāju un projektu vadītāju vietām. Kā jau radošai videi piemīt, tad arī personāls tiek atlasīts primāri pēc cilvēciskām īpašībām. Jāuzsver, ka atlasi veids cilvēks ar doktora grādu psiholoģijā. Baigi svarīgi, ka cilvēki ir daudzpusīgi un tās visas ekstas, ko mēs nodrošinām, gan tās tehniskās, kas ir ēdienas vide un tālāk, gan arī tās kultūras pasākumu. Tas ir tāpēc, jo mums ir vajadzīgs, lai ik viens no mūsu darbiniekiem būtu ar tādu plašu redzesloku un nebūtu tādā būrī sevi ieslēdzis. Mums bija svarīgi uzzināt, vai visi papildus labumi nenovērš darbinieku uzmanību. Kā jūs ietekmē šī darba vide? Radoši, iedvesma, pozitīva darba vide, laba atmosfēra, kolēģi palīdz, atbalsta. Vairāk idejas rodās noteikti šādā atmosfērā. Šobrīd vienkārši, ja man nav kaut kādas idejas vai man vajag kaut kāda palīdzības, vienkārši varu piecelties un skaļi paprasīt, ko jūs domājat par šo. Un man uzreiz ir atbilde no 30-50 cilvēkiem. Mums vasarā ir burvīgas divas terases. Mēs rīkojam šeit visādas savstarpējas tusiņus darbiniekiem. Un tad ir tā, ka negribās nemaz iet mājās. Te ir saule, te ir jautrība, plaša atmosfēra. Madara Tampe, Arnolds Baško, Vladislavs Padvīnskis, Runā TV. Mārtiņ, ko tu dari? Kā es gatavojos vētrai? Kādai vētrai saule tak ir? Ņem turi. Man te ar vētru ir sarunāts pikniks. Pievienosies? Kāpēc ne? Vai. Viņš sēties, ka viņš ir novērtēts. Citreiz viņš stāsta joks, ko saprot tikai viņš pats. Viņš bija sociāli aktīvs un tas bija ļoti jauki un visi no tā ieguva, bet šobrīd viņš beidzot atkal ir tas, kas viņš ir. Jānis Vētra iebrāzās studējošo pašpārvaldē un sacēla milzīgu vētru, taču šobrīd Jānis pilnās burās atsācis atliktās medicīnas studijas. Bijušajiem vadītājiem jācenšas pierast pie jaunā ritma, un Jānis min, ka viņš vairs nav sava laika pavēlnieks. Kārlis Mičūs mums pastāstīja, ka Jāņa lēmums ņemt akadēmisko gadu bijusi uzdrīkstēšanās. Kārlis piebilst, ka vadīt pašpārvaldi ir grūtāk nekā tas izskatās, un tā ir liela atbildība. Lēmumi, ko viņš ir veicis, esot priekšsēdētājs, nevienmēr ir viennozīmīgi, un cilvēki ne visi domā varbūt tikai un vienīgi pozitīvi par viņu. Bet kopumā jau
tāpat jāvērtē ir viņš kā cilvēks, un tikai cilvēki, kas viņu pazīst, tiešām novērtē, cik viņš ir jauks un draudzīgs un gudrs. Lai gan Jānis vairs nav tik bieži sastopams pašpārvaldes birojā, tomēr viņš un pašpārvalde ir divas nešķiramas vienības. Jānis pavisam nav aizgājis no pašpārvaldes. Vēl joprojām esmu medicīnas fakultātes domē, kā arī Rīgas Streņu universitātes senātā. Un, ja nu ir kaut kur vēl kāda nepieciešamība, var aiziet vēl uz kādu komisiju vai kaut kādām citām sanāksmēm, bet man ir prieks vienmēr iegriezties birojā. Tas gan nesanāk šobrīd katru dienu, bet apvaicāties, kā iet jaunajai valdei, kādu viņiem izaicinājumu. Šobrīd priekšā varbūt var pakonsultēt kaut kādu ideju, pamest viņiem vai kaut kādu risinājumu. Jānis domā, ka jaunās valdes starts bijis veiksmīgs un piebilst, ka pašpārvaldes pārstāvi ir labi informēti un aktīvi. Kad es sāktu, mums bija tā, ka visi no iepriekšējās valdes aizgāja projām, un mēs visi bijām jauni cilvēki, kas salīdzinoši maz vēl saprata pašā sākumā, un tad kamēr. Bijušais SPE vadītājs dalījās arī ar saviem nākotnes plāniem. Tie ir ambiciozi, bet viņš par saviem mērķiem runā bez augstprātības. Nepārdomāju kaut kādā veidā, bet šobrīd, kad es par to gadu esmu paskatījies, cik daudz lietas augstākajā izglītībā Latvijā, cik daudz lietas veselības aprūpē ir tādas, kuras varētu kaut kādā veidā mainīt vai uzlabot, tad iespējams, ka tas arī ir viens no veidiem, kā to medicīnas studijas apvienot varbūt ar šīm lietām un pavisam neaiziet no tādas iespējams pat valsts līmenī politikas kaut kādas veidošanas. Sinoptiķi katrai vētrai piešķir savu vārdu. Mūsu vētru sauc Jānis. Novēlam Jānim panākums mācībās un veiksmi tālākajā izaugsmē. Madara Tampe, Vladislavs Podvīnskis, Runā TV. Šajā epizodē mums ir veseli 2 konkursi. Pirmais konkurss ir šāds. Jums ir jānoskatās mūsu iepriekšējā epizode un jānoskaidro, kas ir jāizdara, lai iekļūtu stradiņos. Bet otrā konkursa noteikumi ir sekojoši. Jums ir jāizdomā kāda interesanta vietiņa, uz kuru mēs varētu braukt, filmēt mūsu nākamo epizodu un jāatstāj tur zemāk komentāros. Labāko atbilžu autori arī iegūs šīs burvīgās balvas no Draugiem LV. Mārtiņ, skaties! Wow! Forši Mārtiņ, viņiem te pingpong braucē. Es tevi izaicinu šiem mačiņu. Es pieņemu tavu izaicinājumu. Nu, tu saturies. Kur Laura vispār ir? Viņa spēlē paslēpes ar stradiņu studentiem. Šīs nedēļas konkursā spēlēsim paslēpes. Slēpšos es, bet meklēs puiši. Kurš man atradīs visātrāk, būs šīs nedēļas galvenās balvas ieguvējs. Ok, laižam, jā? Davai.
Wow, es to nepamanīju. Vai ne? Ko tu dari? Es saplūstu ar apkārtējo floru. Tu noteikti gatavojies tam Internacionālo studentu asociācijas pasākumam, vai ne? Jā, das stimmt. Meine Freunde. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem noskaidrojām, ka RSU International Student Association galvenais mērķis ir internacionālo studentu integrācija latviešu studentu vidū. Devāmies apskatīt, kā tas notiek. Intervijā ar ASA pārstāvjiem noskaidrojām, ka viņi rīko dažādus pasākumus. For example, the pub quiz today, we have many other events, so we are trying to keeping up with them, so we have some diversity, so it doesn't get too boring. What else? We have paintball. Yeah, paintball has been added for about 4 years. 4 years now, annual traditional paintball battle. So we go outside of Riga and play paintball against each other. We have this studies process seminar. We basically take over a class for the freshmen and give them advice and explain how it is to be a student at RSU. Visos šajos pasākumos tiek gaidīti arī latviešu studenti. Iesastrādā ne tikai ar akadēmiskiem, bet arī integrācijas jautājumiem. Lai ārzemju studenti Radīnā universitātē jūs tas gaidīt. Un latviešu studenti ir laipni aicināti piedalīties Tamīļu jaunā gada svinības. Un tas būs aprīlī. Mēs nezinām daudz, bet būs aprīlī. Aneta Kalēja, Aneta Ozoliņa, Runā TV. Ko skatītāji, mūsu 2. sezonas 6. epizode ir galā. Ai, man te tik ļoti patīk, ka es pat prom negribu iet. Jā, Mārtiņ, bet diemžēl mūsu laiks ir iztecējis. Bet kamēr tu tas tīrinies, paskatīsimies Stradiņš runā. Jā, bet neaizmirstiet būt aktīvi sociālajos tīklos, sekot mums YouTube, abonēt, laikot un arī Twitterī, protams. Jā. Un paldies milzīgs draugiem LV. Protams, paldies. Tiekās. Čau. Atā. Klausies, vecais, stāsts tāds, ja? Klausos, jā. Nu, vakarā izdomāju uz lukstiņiem, paņēmu savu gāzeni, braukšu medībās. Aizbraucu tur šitādas grambas, visādi krūmi, bedres, es tur lienu šitā te līgani, tur skatos čūska pretīm šitā. Viņa tev garām, jā? Nē, es viņu paņēmu hop, sakrāmēju kaudzē. Jā, un tad tu garām. Jā, un tad bagāžniekā iekšā ciet un aidā. Klausies, mīļā, nevaru runāt. Man te tagad fermā dājošas govis. Nemāku salabot, saproti, daudz darba, mīlu, čau. Klausies, panāc šurp, jā? Es vakar skatījos vampīra intrigas Bīriņu pilī, jā? Un tur Vadims sakoda zentu un Leons dabūja jaunu burju grāmatu, jā? Ja domājies, interesanta sērija bija. Noteikti varētu būt ļoti interesanti.